iesim uz pasaku. Šodien stāsts būs par to, kā visi steidzās. Ātri, ātri skrēja, 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 bet atpakaļ nāca lēni, lēni, lēni. Un atkal kāds steidzās ātri, 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 bet atpakaļ nāca lēni, lēni, lēni. Mēs ar brāli vakar daudzījāmies pa istabu. Ātri, ātri, ātri skrējām viens otram pakaļ. Es viņu gaidīju pie durvīm. Viņš nāca un netīšām bams! Iesita manu roku starp durvīm. Ai, kā sāpēja! Atnāca mamma un papūta. Un teica tā: tur var palīdzēt kāds triks, ir jāuzlīmē plāksteris. Un uzlīmēja man plāksteri. Un vairāk nesāp. Kādu dienu es redzēju, kā muša zane staigāja pa virtuves galdu apkārt cukurtraukam. Apstājās un sauda kaut ko smaržīgu aiz loga, piecēlās spārnos un steidzās uz loga pusi un stiklā iekšā. Sasita spārnu. Piesteidzās mušu mamma, papūta un teica tā: tur var palīdzēt kāds triks, ir jāuzlīmē plāksteris. Paņēma mušu plāksteri un pielīmēja mušai uz spārna. Sētās suns skrēja pakaļ kaķim. Dzīnās ātri, ātri. Kaķis koka augšā. Suns dzīnās pakaļ un bams pret koku. Sasita savu ķepiņu. Suņa mamma papūta un teica tā: tur var palīdzēt kāds triks, ir jāuzlīmē plāksteris. Un uzlipināja sunim suņa plāksteri uz ķepas. Džungļos zilonis devās uz rīta dušu un ieraudzīja kaut ko. Pele ēda savu brokastu putru. Zilonis tā izbijās. Bailes kļuva lielas, ļoti lielas, vēl lielākas kā pats zilonis, un zilonis metās bēgt. Skrēja ļoti ātri, un uzkāpa virsū savam snuķim. Ai, kā sāpēja! Pienāca ziloņa mamma, papūta snuķi un teica tā: tur var palīdzēt kāds triks, ir jāuzlīmē plāksteris. Un paņēma ziloņu plāksteri un uzlīmēja zilonēnam uz snuķa. Re, kādus brīnumus var izdarīt plāksteris. Lai arī plāksterim ir tādas brīnumu burju spējas, es tomēr būšu uzmanīgs, lai nevienam par mani nav jāuztraucās. Ekrāna laika beigas. Iesim uzzīmēt ātri ātrumu. Atā